Industrial development also promoted a rise in population. If there are jobs, there is also need for housing. Saistībā ar padomju laiku šo mantojumu mums ir radušies ārkārtīgi daudz dzīvokļu dzīvojamie rajoni, kas šobrīd arī nav pabeigti, kuriem nav nobeigta infrastruktūra, kuros nav pietiekoši apkalpes objekti. In the 70s, residential houses were built in the periphery, as there was no longer any free land in the central area. Furthermore, for major industrial sites, specific building areas were allocated. At the expense of these arrangements, it's foreseen that renovation and building of roads will start, and of course houses for residency. Ģenerālā plānā mēs tomēr paredzam, vai tā ir sabiedriskā būve, vai individuālā būve, vai ražošanas zona. Es atceros padomju laikā, kad apspriedu šos ģenerālos plānus, es gribētu pat drusku pēdiņās likt šo apspriešanu. Tur tomēr pat uzzīmē, cik augsts šīs mājas būs. Šodien mēs tik smalki neplānojam, un tas arī nav liederīgi. Līdz ar to, protams, darba un attīstībā var būt atsevišķas vietas, kas ir jāpārstiprina vai jāapmaina vai jāpārdomā. Looking at multi-story houses today, they seem too big and impersonal. The houses are so alike that it's very easy to get them confused. In addition, they are of a low technological quality. Man brālis savu laiku dzīvoja mikrorajonā, un tur tiešām šī vide bija ļoti mežonīga, un nekāda mājas sajūta. Ne viņam bija dzīvojot šajā mikrorajonā, ne man kā viesim bija. Tiešām bija ļoti izdomāts kāpņu telpas, netīra vai novaisti, viss bija. Un, tagad vēl esmu dzirdējis, ka šajos mikrorajonos ir iespējams kriminogēnās situācijas sāsinās, jo arī fakti statistika saka, ka narkomānija izplatās Jelgavā, un, iespējams, ka šie mikrorajoni kaut kādā veidā ir viens no faktoriem, kas iedzīvotājiem varbūt neļauj tā justies īsti mājīgi. Bet savukārt esmu dzirdējis otru faktu, ka tiešām tas ir patiesība, ka šīs mājas ir, daudzas mājas jau ir, kas it kā skaitās pat labas mājas centrā, ir ļoti sliktā stāvoklī, un viņas sienās ir plaisas vai kas tā kā iespējams, kad viņas atrodas jau kaut kādā izjūšanas stadijā. Taking into account previous planning, there are plans for commercial and service establishments, daycare centers and other elements of infrastructure. But the reality of the situation is that more residential houses than official buildings are being built, and as a result, some areas of the city have districts with unfinished homes or ruins, which impacts the building structure of the city. Besides, it's inconvenient for residents to travel long distances from home to work. There is an explanation for the existence of housing of non-aesthetic and non-functional housing. Before the Second World War, Jelgava was planned to be comfortable and tasteful, with apartment houses, churches and schools. After the Second World War, because 80% of the city was destroyed, building was carried out as if on a brand new site, ignoring the remnants of the architecture of past centuries. Man šķiet, ka viens no tādiem panorāmas veidotājiem ir Trīsvienības baznīcas tornis, kurā ielikt jau tik daudz līdzekļu. Vairs visu baznīcu atjaunot nevar, tad jāujauc nost ir universitātes kopmītnes, tur viss sabūvēts ir virsū. Bet torni vēl var atjaunot. In addition, many of the buildings that could have been renovated after the war were demolished for ideological and political reasons. Tā kā uzraksts bija Jelgavas Latviešu biedrība palicis vēl, tad tas jau tā laika vadībai neko nepatika. Un tie varianti bija, bet tā viņi arī ņēma novārdīja šo ēku.
Before the Second World War, Liela Street with its market rows provided a shopping area. On Academy Street there was a concentration of financial establishments, legal offices and judicial buildings. Driksas embankment became a residential area for the well-to-do. In the buildings of Catholic Street, economic business was carried on. Today one would think that the historical Old Town doesn't differ much from bombed-out Jelgava after the war. Slanting and uneven wooden houses still exist, many of which have been proclaimed historical monuments. This is the historical face of the city. In the new general plan for the city, there are no expectations of a need to build more houses, but the building projects that have already been started should be completed. Ir divi svarīgi jautājumi šeit. Pirmais ir tātad šo te rajonu humanizāciju, nodrošinot ar visu nepieciešamo šos rajonus, un otrs ir veidot saurupmāju dzīvojamos rajonus, kas šobrīd ir ļoti raksturīga tendence, un tas arī ir raksturīgs latviešiem, ka katram vajadzīgs savs stūrītis zemes, savs kaktiņš, un līdz ar to respektējot šādu te prasību, mēs esam paredzējuši savā plānā vairākus jaunos dzīvojamos rajonus, kas būs inženieri tehniski nodrošināti, atradīsies pie ļoti labiem pievedceļiem. The wealth of the population won't allow many to build their own houses, so in some areas there still will be continued use of multi-story apartment houses, but they can be made visually more acceptable. Garages and parking places could be provided in the basement. This would be a way to continue using the existing building system. Factories, mainly abandoned and empty, houses, big and obscure, and streets. What dimensional environment do they create? To address movement through the town in the city planning, it's necessary to solve two issues. To begin with, the problem of highways and city main roads has to be taken into account. And secondly, the existing street network has to be improved. Šobrīd viss tranzīta kustība būtībā iet pilsētai cauri. Šeit mums atrodas pilsētas galvenā iela. Ārkārtīgi liels gaisa piesārņojums, ārkārtīgi liela vibrācija, kas ir principā arī būtībā sadala šīs divas pilsētas, sadala pilsētu it kā divās daļās. Un šim nolūkam mēs esam paredzējuši vietu pilsētā Ziemeļu tilta izbūvēji, kas tādā veidā funkcionāli sakārtos pilsētu vairāk un atslogos šo pilsētas centru.